Valmieras 5. vidusskolā šī nedēļa aizrit labdarības zīmē. Tās laikā skolēni savas pilsētas un tās iedzīvotāju labā īsteno dažādas labdarības idejas. Vairāki 7. klases audzēkņi kā vienu no projektiem izraudzījušies gatavot putnu būrīšus un barotavas, kuras vēlāk dāvinās bērnu dārzam Buratīno. Jaunieši jau iepriekš internetā atraduši barotavu un būrīšu paraugus un vadoties pēc tiem kopīgi ar mājturības skolotāju tos arī izgatavo. Es taisu tās līstītes un tur pārējie kaut ko citu dara. Tā lai iet atrakts viss priekš. Puiši paši pēc savas izvēles ir izvēlējušies vai barotavu vai putnu būrīti. Un tad, lai redzētu kaut kādu paraudziņu, tad pagājušā gada pērnie paraudziņi vēl daži saglabājušies, tad tos mēs skatāmies. Un pēc tiem uzreiz tad top tā ideja tālāk. Pamatīga rosība valdīja arī Valmieras novada fonda telpās, kur vairāki jaunieši palīdzēja sapakot pārtikas pakas vecajiem ļaudīm. Lai darbs noritētu raitāk, jaunieši arī šeit iepriekš bija sadalījuši darba pienākumus. Mums te bija tāda sistēma, mums viss gāja iksos krustos, tāpēc mēs viņus tik ātri salikām. Es biju šeit nokavējuši šeit, jo puiši bija ātrāk, tāpēc, ka man bija cita darba skolā, bet jā, šeit bija laba sistēma, un tāpēc viss ir operatīvi sataisīts un salikts. Vairāki puiši jau iepriekš esot nākuši palīgā Valmieras novada fondam sapakot un iznēsāt pārtikas pakas. Arī šoreiz jaunieši tas nogādāja vecajiem ļaudīm. Skolēni atzīst, tā ir iespēja ne tikai palīdzēt, bet arī izrauties no ierastās skolas vides. Es labprāt kādu mēnesi tādu darītu, un tad atkal uz skolu varētu iet. Tas mums kaut kas jauns, mēs tomēr neesam visa klase, bet mēs esam tomēr kaut kāds jauns pulciņš un kaut kāda jauna kopiena, un tad mēs jauni, garlaicīgi nav, un tas ir pats foršākais, ka tā kopības sajūta ir. Pēc tam vēl tas gandarījums nāks, ka tu esi paveicis un tu esi izdarījis, un tā vērtības sajūta būs vispār izcila. Īstenot labos darbus Valmieras 5. vidusskolas audzēkņiem palīgā nāk arī vecāki un skolotāji. Uzsverot, ka bērniem šīs nedēļas ietvaros ir iespēja izdzīvot īpašo sajūtu, kas rodas kādam palīdzot. Bērni jūt to prieku, ka var kaut ko izdarīt. Vienkārši nesagaidot varbūt kaut kādu naudiņu vai maksu pateicību. Bet paši to. Ir jāmāca bērniem labas lietas jau no paša sākuma. Un jāsaprot tas, ka viņiem ir jābūt labestīgiem, jo šī labdarība to liecina. Un tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi pašiem bērniem. Šajā nedēļā skolēni īsteno vēl vairākus citus labdarības projektus. Dažs apciemo pansionāta iemītniekus vai dodas uz dzīvnieku patversmi. Tikmēr cits viesojas SOS ciematā vai dodas iepriecināt mazos bērnus pirmskolas izglītības iestādē Buratīno.